Kas tas tāds, ka pat vējš un jūra tam paklausa? Tanīs dienās uzstājās Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt pienākusi. Tad pie viņa izgāja Jeruzaleme un visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals, un tika viņa kristīti Jardānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Un sludināja sacīdams: Kāds spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, kam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa kurpju siksnas. Es jūs esmu kristījis ar ūdeni, bet viņš jūs kristīs ar svēto garu. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nāceretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jardānā. Un tūdaļ no ūdens izkāpdams viņš redzēja debesis atveramies un garu kā balodi uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Un Jēzus pats, kad viņš savu darbu sāka, bija 30 gadus vecs. Bet pēc, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams: Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Un pie Galilejas jūras staigādams viņš redzēja Sīmani un Sīmaņa brāli Andreju tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja: Nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Un nedaudz tālāk pagājis viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni viņa brāli, ir tos laivā tīklus lāpām. Un tūdaļ viņš tos aicināja. Un tie savu tēvu Cebedeju ar algāģiem laivā atstājuši, nogāja viņam pakaļ, un viņi nonāca Kapernaumā. Un tūdaļ sabatā viņš iegāja sinagogā un mācīja. Un tie izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāji. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams: Kas mums ar tevi, Jēzu no Nāceretes? Vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, kas tu esi, Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauca, sacīdams: Palieci klusu un izej no tā. Un to raustīdams un ar stipru balsi brēgdams nešķīstais gars no tā izgāja. Un tie visi iztrūcinājās tā, ka tie savā starpā sprieda, sacīdami: Kas tas ir? Jauna mācība ar spēku. Pat nešķīstiem gariem viņš pavēla, un tie viņam paklausa. Un tūdaļ viņa slava izpaudās visapkārt pa visu Galilejas apkaimi. Un tie tūdaļ no sinagogas izgājuši nāca Sīmaņa un Andreja namā ar Jēkabu un Jāni. Bet Sīmaņa sievas māte gulēja ar drudzi, un tie viņam tūdaļ par to sacīja. Un piegājis viņš to uzcēla un to ņēma pie rokas, un drudzis tūlīt no tās atstājās, un viņa tiem kalpoja. Un kad vakars metās un saule bija nogājusi, tad tie pie viņa nesa visādus neveselus un ļaunu garu apsēstus. Un visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. Un viņš dziedināja daudzus, kas sirga ar dažādām kaitēm, un izdzina daudz ļaunu garu, un viņš ļauniem gariem neļāva runāt, jo tie viņu pazina. Un no rīta gaiļos cēlies viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūdza. Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ, un viņu atraduši tie uz viņu saka: Visi tevi meklē. Un viņš tiem saka: Noejma citur tuvējos miestos, kur es tur arī sludinu, jo tāpēc es esmu nācis. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās un pa visu Galileju, un izdzina ļaunos garus. Un kāds spitālīgs nāk pie viņa,
viņu lūgdams un viņa priekšā ceļos mezdamies uz viņu un saka, ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un viņš, sirdī kustināts, roku izstiepa, to aizskāra un uz to saka, es gribu, topi šķīsts. Un viņš to aizdzina un uz to sacīja, raugi nesaki nevienam neko, bet ej, rādies priesterim un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko Mozus ir pavēlējis viņiem par liecību. Bet tas izgājis iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust, tā kā Jēzus ļaudīm redzot vairs nevarēja ieiet pilsētā. Bet viņš bija laukā vientuļās vietās, un no visām malām tie nāca pie viņa. Un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā. Un daudzi sapulcējās tā, ka tiem ir ārā priekš durvīm nebija vietas, un viņš tiem sludināja vārdu. Un pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko 4 nesa. Un kad tie nevarēja pie viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu, kur viņš bija iekšā, un uzplēsuši to nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja. Un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto, mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Bet tur bija kādi no rakstu mācītājiem. Tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs, ko šis tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tūdaļ Jēzus savā garā nomanīja to pie sevis pašiem tā domājam, un uz tiem saka, kam jūs tā domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāki? Vai sacīt uz triekas ķerto grēki tev ir piedoti, vai sacīt, celies, ņem savu gultu un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Viņš saka uz triekas ķerto, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un tas tūdaļ cēlās, un gultu paņēmis aizgāja visiem redzot tā, kā visi izbrīnījās, un Dievu teica sacīdami, to mēs nemūžam vēl neesam redzējuši. Un viņš izgāja atkal pie jūras, un visi ļaudis nāca pie viņa, un viņš tos mācīja. Un garām iedams viņš redzēja Leviju, Alfeju dēlu, pie muitas sēžam, un tam saka, staigā man pakaļ. Un tas cēlies, staigāja viņam pakaļ. Un notika tam viņa namā pie galda sēžot, kā arī daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda līdz ar Jēzu un viņa mācekļiem, jo to bija daudz, un tie staigāja viņam pakaļ. Un kad rakstu mācītāji un farizēji viņu redzēja ēdam ar grēciniekiem un muitniekiem, tad tie sacīja viņu mācekļiem, vai tad viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem? Un Jēzus to dzirdējis uz tiem saka, veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem. Es neesmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem taisnus, bet grēciniekus. Un viņš atkal iegāja sinagogā, un tur bija cilvēks, kam bija nokautusi roka. Un tie uz viņu glūnēja, vai viņš sabatā to dziedinās, ka viņu varētu apsūdzēt. Un viņš saka tam cilvēkam, kam roka bija nokautusi, nāc te šurp. Un viņš uz tiem saka, vai ir brīvs sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt, bet tie cieta klusu. Un viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību, un viņu sirds cietības dēļ noskumis, viņš tam cilvēkam saka, izstiep savu roku, un tas to izstiepa, un viņa roka kļuva atkal vesela. Un farizēji izgājuši ārā apspriedās tūdaļ ar Hēroda piekritējiem par viņu, kā viņu nomaitāt. Bet Jēzus aizgāja ar saviem mācekļiem pie jūras, un liels ļaužu pulks no Galilejas viņam gāja līdzi, un no Jūdejas, un no Jeruzālemes, un no Idumejas, un no viņpus Jardānas, un no Tiras un Sidonas apkārtnes liels pulks, dzirdējuši kādas lielas lietas viņš dara, nāca pie viņa. Un viņš saviem mācekļiem sacīja, lai tie viņam apgādātu kādu laivu ļaužu dēļ,
ka tie viņam nespiestos virsū, jo viņš darīja daudzus veselus, tā kā tie, kam bija kādas kaitas, lauzās viņam klāt, lai viņu aizskartu. Un nešķīstie gari, kad tie viņu redzēja, krita pie zemes viņa priekšā un breica sacīdami: Tu esi Dieva dēls. Un viņš tos stipri aprāja, lai tie viņu nedarītu zināmu. Un viņš uzkāpj kalnā un aicina pie sevis, kurus pats gribēja. Un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu pie viņa, un viņš tos izsūtītu sludināt, un lai tiem būtu vara ļaunus garus izdzīt. Tā viņš nonāca Nācaretē, kur viņš bija uzaudzis, un pēc sava ieraduma viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabakiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Un grāmatu aizvēris, viņš to atdeva sulēnim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz viņu, un viņš iesāka uz tiem runāt. Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Pēc tam gadījās, ka viņš staigāja pa pilsētām un miestiem, mācīdams ļaudis un sludinādams Dieva valstību, un tie 12 bija pie viņa, kā arī dažas sievietes, kuras viņš bija dziedinājis no ļauniem gariem un vājībām. Marija saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši 7 ļauni gari, un Joanna, Hēroda nama uzrauga Kūzas sieva, Zuzanna un daudz citas sievas, kas no savu padomu viņam gādāja uzturu. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras, un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras, un visi ļaudis stāvēja jūrmalā. Un viņš tiem daudz mācīja līdzībās un savā mācībā uz tiem sacīja: Klausieties, raugi, sējējs izgāja sēt. Un notika sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Un kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē, un nesa augļus, kas uzdīga un augtin auga, un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi un cita 100 kārtīgi, un viņš sacīja: Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un kad bija viņš viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām, un viņš uz tiem sacīja: Jums ir dots Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās. Ka tie redzēdami redz un nenomana, un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Un viņš uz tiem saka: Jūs šo līdzību nesaprotat. Kā tad jūs sapratīsit visas citas līdzības? Sējējs sēj vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēts, pie kuriem, kad tie to ir dzirdējuši, tūdaļ nāks Sātans un noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Un tāpat tie, kas uz akmenāju sēti, ir tie, kas vārdu dzirdējuši, tūdaļ to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes sevī, un tikai kādu laiku tie ir ticīgi. Kad bēdas un vajāšana uziet vārda dēļ, tad viņi tūdaļ apgrēkojas.
un kas starp ērkšķiem sēti, ir tie, kas vārdu dzird, un šīs pasaules rūpes un bagātības viltību un citas kārības iemetas un noslāpē vārdu. Un tas kļūst neauglīgs. Un labā zemē sēti ir tie, kas vārdu dzird un pieņem, un augļus nes, 30 kārtīgus, 60 kārtīgus, 100 kārtīgus. Un viņš sacīja, kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim. Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes, un kad tas ir sēts, tad tas augtin aug, un top lielāks par visiem dārza augiem, un dabū lielus zarus, tā kā putni apakš debes viņa pavēnī var līkstas taisīt. Un daudzās tādās līdzībās viņš uz tiem runāja, tā kā tie to varēja klausīties. Bet bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja, bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaidroja. Un viņš tiem saka, tanī dienā vakaram metoties: pārcelsimies uz viņu malu. Un ļaudis atlaiduši, tie viņu ņēma līdz, tā ka viņš laivā bija, un citas laivas bija pie viņa, un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā tā, ka ūdens jau piepildīja laivu, un viņš gulēja stūres galā uz spilvena, un tie viņu modina un saka uz viņu: mācītāji, vai tu nebēdā, ka ejam bojā? Un uzmodies viņš apsauca vēju un sacīja uz jūru: klusu mierā, un vējš nostājās, un iestājās pilnīgs klusums. Un viņš uz tiem sacīja: kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības? Un tie ļoti izbijās un sacīja savā starpā: kas tas tāds, ka pat vējš un jūra tam paklausa? Un kad Jēzus atkal laivā bija pārcēlies uz otru malu, tad daudz ļaužu sapulcējās pie viņa, un viņš bija jūrmalā. Un redzi, nāk viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un viņu redzēdams tas krīt viņam pie kājām. Un viņu ļoti lūdz sacīdams: mana meitiņa mirst. Lūdzams nāc un uzliec tai rokas, ka viņi top veseli un dzīvo. Un viņš ar to nogāja. Un daudz ļaužu viņam gāja pakaļ un drūzmējās ap viņu. Un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem, un iztērējusi visu savu rocību, un palīdzību nebija atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka. Šī par Jēzu dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra no muguras puses viņa drēbes, jo tā sacīja: ja vien viņa drēbes aizskāršu, tad tapšu vesela. Un tūdaļ viņas asins avots izsīka, un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaitas bija cietināta. Un Jēzus tūdaļ sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja: kas manas drēbes aizskāris? Un viņa mācekļi uz viņu sacīja: tu redzi, ka ļaudis tev spiežas virsū, un tu saki: kas mani aizskāris? Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Bet sieva, izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu bija noticis, nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Bet viņš uz to sacīja: mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru un paliec vesela no savas kaitas. Viņam tā vēl runājot, kādi no sinagogas priekšnieka nāk un saka: tava meita jau nomirusi, ko tu vēl apgrūtini mācītāju. Bet Jēzus šo vārdu neievērodams sacīja uz sinagogas priekšnieku: nebīsties, tici vien. Un viņš neļāva nevienam sev līdzi iet, kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Un viņi ienāk sinagogas priekšnieka namā un dzird troksni un redz daudzus raudam un vaimanājam.
Un iegājis namā, viņš tiem saka: Ko jūs trokšņojat un raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ. Un tie viņu izsmēja, bet viņš visus izdzinis, ņem sev līdz bērna tēvu un māti un tos, kas līdz ar viņu bija, un ieiet, kur bērns gulēja. Un viņš satvēra bērna roku un saka uz to: Talita kumi, tas ir tulkots meitiņa, es tev saku, celies augšā. Un meitiņa tūlīt cēlās un staigāja, jo tā bija 12 gadus veca, un tos tūliņ pārņēma liels uztraukums. Un viņš tiem stipri piekodināja, ka neviens to nedabūtu zināt, un lika tai dot ēst. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, 2 akli sekoja viņam brēgdam un sacīdami: Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklietam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: Vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild: Ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja: Lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās. Un Jēzus tiem piekodināja sacīdams: Pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt. Bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu to zemi. Kad tie bija aizgājuši, redzi, pie viņa atnesa mēmu, ļauna gara apsēstu cilvēku. Un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: Tādas lietas Izrēlā vēl nekad nav notikušas. Bet farizēji sacīja: Viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību. Un kad sabats nāca, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdam izbrīnījās un sacīja: No kurienes viņš to ņēmis, un kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām? Vai viņš nav Namdaris, Marijas dēls, un Jēkab un Jāzep un Jūdas un Sīmaņa brālis? Vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie viņa. Bet Jēzus uz tiem sacīja: Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvzemē un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Un viņš pārstaigāja miestus, visapkārt mācīdams. Un viņš sasauca 12 un sāka tos izsūtīt pa 2 un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem. Un tiem pavēlēja nekā neņemt līdz ceļā kā vien nūju, ne maizi, ne kulīti, nedz naudu jostā, bet tikai apaut kurpes un neapvilkt 2 svārkus. Un viņš tiem sacīja: Kur jūs ieiesit kādā namā, tur palieciet, iekāms jūs no turienes aiziet. Un ja kādā vietā jūs nepieņems, nedz jūs klausīs, tad izeita no turienes un nokraitat pīšļus no savām kājām, viņiem par liecību. Un tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem. Un izdzina daudz ļaunu garu, un svaidīja daudz vājus ar eļļu, un darīja viņus veselus. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka: Nāciet vieni paši saurupu kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīti. Jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Un tie laivā aizbrauca saurupu uz kādu tukšu vietu. Un daudzi redzēja tos aizbraucam un viņus pazina un satecēja kājām no visām pilsētām kopā un nonāca tur viņiem pa priekšu. Un Jēzus izkādams malā redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš sāka tos daudz mācīt. Un bija jau vēlu, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja: Šī vieta ir tukša, un laiks jau vēls.
Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirkt ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja: dodiet jūs viņiem ēst. Un tie uz viņu sacīja: vai tad mums būs noiet un par 200 denārijiem pirkt maizi un tiem dot ēst? Un viņš uz tiem saka: cik maizes jums ir? Eita un raugat. Un tie uzzinājuši saka: 5 un 2 zivis. Un viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē. Un tie apsēdās pulciņos pa 100 un pa 50. Un viņš ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā. Ir tās 2 zivis, viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda, un salasīja no druskām 12 pilnus grozus un no zivīm. Un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. Un viņš tūdaļ saviem mācekļiem lika kāpt laivā un pa priekšu pārcelties uz Betsaidu, kamēr viņš ļaudis atlaistu. Un tos atlaidis viņš gāja kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metās, tad laiva bija jūras vidū, un viņš viens pats malā. Un redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš bija tiem pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūru staigādams un gribēja tiem iet garām. Bet, kad tie viņu redzēja pa jūru staigājam, tie noturēja viņu par spoku un iesāka brēkt, jo visi viņu redzēja un izbijās. Un tūdaļ viņš ar tiem runāja un uz tiem saka: turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Un viņš iekāpa pie tiem laivā, un vējš nostājās, bet tie bija pavisam iztrūkušies. Jo viņi notikumu ar maizēm nebija sapratuši, bet viņu sirds bija apcietināta. Un pārcēlušies tie nonāca Ģeneceretē un brauca tur pie malas. Un kad tie no laivas izkāpa, tad ļaudis viņu tūdaļ pazina. Un apstaigāja visu to apgabalu un sāka nest slimos uz gultām turp, kur tie dzirdēja viņu esam. Un kur viņš iegāja miestos vai pilsētās vai ciemos, tur tie neveselos nolika tirgus laukumos un viņu lūdza, ka tikai viņa drēbju vīli varētu aizskart. Un cik viņu aizskāra, tie kļuva veseli. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naini, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls. Un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja: neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku, un nesēji apstājās, un viņš sacīja: jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami: liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojas. Un šī slava par viņu izpaudās pa visu Jūdu zemi un pa visu apkārtni. Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja: ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un viņi atbildēja: citi saka Jānis Kristītājs, citi Ēlija, vēl citi Jerēmija vai kāds no praviešiem. Viņš uz tiem sacīja: bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku,
Tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas, un ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs, un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni, un tos veda saurup augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā, un viņa drēbes tapa spožas un ļoti baltas. Kā neviens balinātājs virs zemes tās nevar balināt. Un tiem parādījās Ēlija ar Mozu, un runāja ar Jēzu. Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka, mācītāji, šeit mums labi. Taisīsim 3 teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam, jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbijušies. Un padebes nāca tos apēnodama, un balss nāca no padebes. Šis ir mans mīļais dēls, klausait viņu. Un tūdaļ tie skatījās visapkārt, un nevienu vairs pie sevis neredzēja, kā vien Jēzu. Un nokāpjot no kalna, viņš tiem piekodināja nevienam nesacīt, ko tie redzējuši, pirms cilvēka dēls nebūs augšām cēlies no miroņiem. Un tie to vārdu paturēja pie sevis, pārunādami savā starpā, kas tas esot, no miroņiem augšā celties. Un tie viņam jautāja, kā tad rakstu mācītāji saka, Ēlijam jānāk pa priekšu? Bet viņš uz tiem sacīja, gan Ēlija pa priekšu nākdams visu atkal sataisīs. Bet kā tad ir rakstīts par cilvēka dēlu, ka tam būs daudz ciest un tapt nicinātam? Bet es jums saku, ka arī Ēlija ir nācis, un tie tam ir darījuši, ko gribēdami, tā kā par to ir rakstīts. Un nākuši pie mācekļiem viņi redzēja daudz ļaužu pie tiem un rakstu mācītājus, kas ar tiem sarunājās. Un tūdaļ visi ļaudis, kas viņu redzēja, izbijās un pieskrējuši to sveicināja. Un viņš tiem vaicāja, ko jūs ar tiem runājat? Un viens no ļaudīm tam atbildēja, mācītāji, es savu dēlu pie tevis esmu atvedis. Tam ir mēms gars. Un kad tas viņu sakampja, tad tas to rausta, un viņš puto un griež zobus un sastingst, un es taviem mācekļiem esmu sacījis, lai tie to izdzen, bet viņi nevarēja. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja, ak tu neticīgā cilts, cik ilgi es pie jums būšu, cik ilgi es jūs panesīšu, vediet to pie manis. Un tie to atveda pie viņa. Un, kad tas viņu redzēja, tad tas gars tūdaļ to raustīja, un tas pie zemes krisdams putodams vārtījās, un viņš jautāja viņa tēvam, cik ilgi viņam tas tā jau ir, bet tas viņam sacīja no bērnības. Un daudzkārt viņš to ir iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu, bet ja tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums. Bet Jēzus uz to sacīja, tu saki, ja tu spēji, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Bet Jēzus redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudēja nešķīsto garu, uz to sacīdams, tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu izej ārā no tā un neieej vairs viņā. Un tas izgāja, brēgdams un to stipri raustīdams, un viņš kļuva līdzīgs mironim, tā kā daudzi sacīja, tas ir nomiris. Bet Jēzus to ņēma pie rokas un piecēla, un tas uzcēlās. Un, kad viņš namā bija iegājis, viņa mācekļi tam saurup jautāja, kāpēc mēs nespējam to izdzīt? Un viņš tiem sacīja, šī suga citādi nevar iziet kā vien ar Dieva lūgšanu. Un tie no turienes izgājuši pārstaigāja Galileju, un viņš negribēja, ka to kāds zinātu,
jo viņš savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: cilvēka dēlu nodos cilvēku rokās, un tie to nokaus. Un nokauts viņš pēc 3 dienām celsies augšām. Bet tie šo vārdu nesaprata, un bijās viņu jautāt. Un viņš nāca Kapernaumā, un mājās būdams viņš tiem jautāja, par ko jūs runājāt ceļā? Bet tie cieta klusu, jo tie savā starpā bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais. Un viņš apsēdies atsauca tos 12 un tiem saka: ja kas grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Un viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un to apkampis uz tiem sacīja: ja kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis. Un no turienes cēlies Jēzus nāk Jūdejas robežās, gar Jardānas otru pusi, un ļaudis nāca atkal kopā pie viņa, un viņš kā parasts tos atkal mācīja. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja: laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza: labais mācītājs, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja: kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību. Nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica: mācītājs, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus to uzlūkodams viņu iemīlēja un sacīja: vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdodi visu, kas tev ir, un dodi nabagiem. Tad tev būs manta debesīs, un nāc staigā man pakaļ. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem: cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk ir kamīlim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Bet tie vēl vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: kas tad var tapt glābts? Jēzus tos uzlūkodams saka: cilvēkam tas neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Pēters sāk uz viņu runāt: redzi, mēs visu esam atstājuši un tev staigājuši pakaļ. Jēzus teica: patiesi es jums saku, neviena nav, kas atstājis namu, vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ, kas nedabūtu 100-kārtīgi jau šinī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām un nākošā laikā mūžīgu dzīvi. Bet daudz, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Bet tie bija ceļā, iedam augšup uz Jeruzālemi, un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie iztrūcinājās, un bailēs tie viņam sekoja. Un viņš ņēma pie sevis tos 12 un sāka uz tiem runāt, kas ar viņiem notikšot. Redzi, mēs ejam uz Jeruzālemi,
un cilvēka dēlu nodos augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi, un viņu nodos pagāniem, un tie viņu apmēdīs un apspļaudīs, un to šautīs un nonāvēs, un viņš pēc 3 dienām celsies augšā. Un tiem aizejot viens ceļā uz viņu sacīja: Es tev iešu līdzi, lai kurp tu ietu. Bet Jēzus uz viņu sacīja: Lapsām ir alas un putniem apakš debes ligzdas, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Un uz kādu citu viņš sacīja: Nāc man līdzi, bet tas sacīja: Atļauj man pa priekš noiet un aprakt savu tēvu. Bet Jēzus uz to sacīja: Ļauj miroņiem aprakt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību. Un atkal kāds cits teica: Kungs, es tev iešu līdzi, bet atļauj man pa priekš atvadīties no tiem, kas ir manā mājā. Bet Jēzus uz to sacīja: Neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts. Un kas savu krustu neuzņemas un man nesako, tas manis nav vērts. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un viņu kārdinādams sacīja: Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvi? Un viņš uz to sacīja: Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Un tas atbildēja un sacīja: Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi atbildējis. Dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnodamies, sacīja uz Jēzu: Kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildēja un sacīja: Kāds cilvēks gāja no Jeruzālēmas uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam, un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis viņš sasēja viņu vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to pacēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Un otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams: Kopi viņu, un ja tu vēl ko izdosi atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tas atbildēja: Tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja: Nu tad ej, un dari tu arī tāpat. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā. Tur kāda sieviete Marta vārdā uzņēma viņu savā namā, un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņu vārdos. Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja: Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams: Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām,
bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu. Tā viņai netaps atņemta. Gadījās, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja uz viņu: Kungs, māci mums Dievu lūgt itin, kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja: Kad lūdzat Dievu, tad sakāt: Tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dodi mums katru dienu, un piedodi mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā, un neieved mūs kārdināšanā. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā kā viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus to ieraudzījis, piesauc viņu klāt un sacīja viņai: Sieva, topi svabeni no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūliņ tapa taisna un slavēja Dievu. Bet sinagogas priekšnieks, apskaities par to, ka Jēzus sabatā bija dziedinājis, sāka runāt uz tautu: Ir 6 dienas, kurās jāstrādā. Tajās nāciet un liecieties dziedināties, bet ne sabatā. Bet tas kungs tam atbildēja: Jūs liekuļi, vai katrs no jums sabatā neatraisa savu vērsi vai ēzeli no silas, lai to vestu dzirdīt? Un šo sievu, Ābrahama meitu, kuru sātans turējis saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīts sabatdienā no viņas saitēm? Un viņam tā runājot, visiem viņa pretiniekiem tapa kauns, un visa tauta priecājās par visiem šiem varenajiem darbiem, kurus viņš darīja. Un viņš turpinādams ceļu uz Jeruzālemi, staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciemu uz ciemu, mācīdams ļaudis. Tai pašā brīdī pienāca daži farizēji un sacīja viņam: Izej un aizceļo no šejienes, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Bet viņš tiem sacīja: Ejiet, sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā. Tiešām man vēl šodien un rīt un parīt jābūt ceļā, jo neklājas pravietim mirt ārpus Jeruzālēmes. Jeruzālēme, Jeruzālēme, tu, kas nokauji praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik reiz es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. Redziet, jūsu nams būs atstāts, un es jums saku, jūs mani neredzēsit, iekams nāks diena, kad jūs sacīsit: Svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Bet daudz ļaužu gāja viņam līdzi, un apgriezdamies viņš tiem sacīja: Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību: Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis, un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušai, līdz kamēr tas to atradīs? Un to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem, un mājās nācis sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka: Priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis.
Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Jebkura sieva, ja tai ir 10 graši, un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju rūpīgi meklēdam, līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc dažām dienām saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa. Tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnelas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis sacīja, cik algāģu nav manam tēvam, kuram maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja, bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to. Mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un gribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereiz neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievietēm, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu? Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris, un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un atkal atrasts. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. 2 cilvēki aizgāja uz dievnamu dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztālēm stāvēdams
Neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās attaisnots, labāks par otru, jo katru, kas pats paaugstinās, to pazemos, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Un tie nāk uz Jēriku, un viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Timoteja dēls Bartimejs, kāds akls nabaks, sēdēja ceļmalā. Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nāceretes, viņš sāka saukt un sacīt: Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Un daudz to apsauca, lai paliek klusu, bet tas jo vairāk brēca: Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Un Jēzus apstājies sacīja: Attaiciniet viņu. Un tie aicināja aklotam sacīdami: Turi drošu prātu, celies, viņš tevi aicina. Un savu mēteli nometis, tas cēlās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja: Ko tu gribi? Ko lai es tev daru? Bet aklais uz viņu sacīja: Rabūni, ka es varētu redzēt. Un Jēzus tam sacīja: Ej, tava ticība tev palīdzējusi. Un tūdaļ tas kļuva redzīgs, un pa ceļu viņam sekoja. Un, kad tie tuvojās Jeruzālemei, nākdam uz Betfagu un Betāniju pie Eļļas kalna, tad viņš sūta 2 no saviem mācekļiem, un tiem saka: Noeita miestā, kas jūsu priekšā, un iegājuši jūs tūdaļ atradīsiet piesietu kumeļu, uz kā vēl neviens cilvēks nav sēdējis, atraisījuši to atvediet. Un ja kas jums sacīs, ko jūs te darāt, tad atsakāt: Tam kungam tā vajag, un tūdaļ tas to atsūtīs šurp. Un tie nogāja un atrada kumeļu ārā uz ielas pie durvīm piesietu, un to atraisīja. Un kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem sacīja: Ko jūs darāt, kā atraisāt kumeļu? Bet viņi tiem sacīja, kā Jēzus bija pavēlējis. Un tie viņiem atļāva. Un viņi kumeļu atved pie Jēzus, uzliek tam savas drēbes, un viņš sēdās tam virsū. Un daudz izklāja savas drēbes uz ceļa, un citi kaisīja zarus, ko tie bija nocirtuši laukos. Un tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: Ozianna slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Lai ir slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas nāk Ozianna augstībā. Tad kādi no farizējiem, kas bija starp ļaudīm, viņam sacīja: Mācītāji, apsauc savus mācekļus, bet viņš atbildēja: Es jums saku, ja šie klusēs, tad akmeņi brēks. Un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja: Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem, neatstādami akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Un tie nāk uz Jeruzālemi, un Dieva namā iegājis viņš sāk izdzīt tos, kas pārdeva un pirka Dieva namā, un apgāza mijēju galdus un baložu pārdevēju solus, un neļāva nevienu lietu nest caur Dieva namu. Un viņš mācīja un tiem sacīja: Vai nav rakstīts, mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri? Un rakstu mācītāji un augstie priesteri to dzirdēja un meklēja viņu nogalināt, jo tie bija jās no viņa, tāpēc, ka viņa mācība bija aizrāvusi visus ļaudis. Un vakaram metoties, viņi izgāja no pilsētas ārā. Un tie nāk atkal uz Jeruzālemi,
Un viņam Dieva namā staigājot nāk pie viņa augstie priesteri un raksturmācītāji un vecai, un uz to sacīja: Kādā pilnvarā tu šo visu dari? Un kas tev šo pilnvaru devis to darīt? Bet Jēzus tiem sacīja: Es jums ko vaicāšu, un atbildiet man. Tad es jums sacīšu, kādā pilnvarā es to daru. Vai Jāņa kristība bija no debesīm vai no cilvēkiem? Atbildiet man. Un tie sprieda savā starpā un sacīja: Ja mēs sakām no debesīm, tad viņš sacīs: Kāpēc tad jūs viņam neesat ticējuši? Bet vai lai sakām no cilvēkiem? Viņi bijās no ļaudīm. Jo visi par Jāni domāja, ka tas patiesi bijis pravietis. Un tie atbildēdami Jēzum saka: Mēs nezinām. Un Jēzus tiem saka: Tad es arī dzen jums nesaku, kādā pilnvarā es to daru. Un visiem ļaudīm dzirdot, viņš sacīja saviem mācekļiem: Sargieties no raksturmācītājiem, jo tie mīl apkārt staigāt garos svārkos un saņemt sveicienus tirgus laukumos. Un viņiem patīk ieņemt goda vietas sinagogās un viesībās. Viņi apēd atraitņu namus, uz ārieni plātīdamies ar savām garajām lūkšanām. Viņi dabūs daudz smagāku sodu. Ar savu izturību jūs iemantosiet sev dzīvību. Bet, kad jūs Jeruzālemi redzat karaspēka ielēgtu, tad ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Tad, lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos, kas ir pilsētā, lai iziet ārā, un kas ir uz laukiem, lai neiet pilsētā. Jo tās ir atriepšanas dienas, lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Vai grūtajām un zīdītājām tajās dienās, jo lielas briesmas nāks pār zemi un dusmas pār šo tautu. No zobena asmeņa tie kritīs un kā gūstekņus tos aizvedīs pie tautu tautām. Un tautas samīs Jeruzālemi, iekāms viņu laiki būs piepildīti. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē. Jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem teica līdzību: Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās. Jūs paši no sevis zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, iekāms viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet sargieties, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgtam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Tā viņš dienā bija dievnamā un mācīja, bet pa naktīm atstāja pilsētu un pārnakšņoja uz tā saucamā Eļļas kalna. Bet no rītiem agri visa tauta steidzās pie viņa, lai dievnamā klausītos viņa mācības. Un neraudzētas maizes svētki, ko sauc Lieldienas, bija tuvu. Un augstie priesteri un raksturmācītāji prātoja, kā viņu nonāvēt, jo tie bijās no ļaudīm. Bet Sātans bija iegājis Jūdā, kuru sauc par Iskarjotu, un kurš bija viens no tiem 12. Un tas nogāja un apspriedās ar augstajiem priesteriem un virsniekiem, kā viņu tiem nodotu. Un tie priecājās un piesolīja viņam naudu. Un viņš piekrita un sāka meklēt izdevību, lai viņu tiem nodotu, ļaudīm nezinot.
Bet pienāca neraudzētās maizes diena, kurā Lieldienas jērs bija kaujams. Un viņš sūtīja Pēteri un Jāni sacīdams: eita un sataisiet Lieldienas jēru, lai to varam ēst. Un tie viņam jautāja: kur tu gribi, lai mēs to sataisām? Un viņš tiem sacīja: lūk, pilsētā ieejot, jums nāks pretī cilvēks, ūdenskrūzi nesdams. Eita tam pakaļ tai namā, kur tas ieiet, un sakait nama kungam: mācītājs tevi liek jautāt, kur ir tā telpa, kur es ar saviem mācekļiem varu ēst Lieldienas jēru. Un viņš jums rādīs lielu ar sagām izklātu augšu istabu, turpat to sataisiet. Tie nogājuši atrada, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Lieldienas jēru. Un, kad tā stunda pienāca, tad viņš apsēdās pie galda un apustuļi līdz ar viņu. Un viņš tiem sacīja: es esmu ļoti ilgojies šo Lieldienas jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Jo es jums saku, es to vairs neēdīšu, iekams tas piepildīsies Dieva valstībā. Un kausu ņēmis, viņš pateicās un sacīja: ņemiet un daliet to savā starpā. Jo es jums saku, es nedzeršu no vīna koka augļiem, iekams Dieva valstība būs nākusi. Un maizi ņēmis, viņš pateicās, pārlauz to un deva, sacīdams: tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To darēt mani pieminēdami. Tāpat arī kausu pēc vakarēdienas sacīdams: šis kauss ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Un izgājis, viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņam gāja līdzi. Un tai vietā nonācis, viņš tiem sacīja: lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena tālumā un ceļos nometies, lūdza Dievu un sacīja: Tēvs, ja tu gribi ņem šo kausu no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Bet eņģelis no debesīm viņam parādījās un viņu stiprināja. Bet nāves baiļu pārņemts viņš Dievu pielūdza jo karsti, bet viņa sviedri kā asinslāses pielēja uz zemi. Un viņš no lūkšanas cēlies nāca pie saviem mācekļiem un tos atrada aizmigušus aiz skumjām. Un viņš tiem sacīja: ko jūs guļat? Celieties un lūdziet Dievu, ka neiekrītat kārdināšanā. Un viņam vēl runājot, redzi, nāca pulks ļaužu, un viens no tiem 12 Jūda vārdā gāja viņu priekšgalā un tuvojās Jēzum, lai viņu skūpstītu. Bet Jēzus viņam sacīja: Jūda, vai tu skūpstīdams nododi cilvēka dēlu? Tie viņu saņēma un noveda augstā priestera namā. Te augstie priesteri un visa tiesa meklēja liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, un neatrada, jo daudzi deva viltus liecības pret viņu, un viņu liecības nebija vienādas, un citi cēlās un deva nepatiesu liecību pret viņu sacīdami: mēs esam dzirdējuši, ka viņš sacīs: es gribu šo rokām taisīto Dieva namu noplēst un 3 dienās uzcelt citu, kas nav rokām taisīts, bet arī šī viņu liecība nebija vienāda. Un augstais priesteris piecēlās, nostājās vidū un jautāja Jēzum sacīdams: vai tu uz to nekā neatbildi, ko šie pret tevi liecina? Bet viņš cieta klusu un neatbildēja nekā. Un atkal augstais priesteris viņam jautāja un sacīja: vai tu esi Kristus, augsti teicamā dēls? Bet Jēzus sacīja: tas es esmu. Un jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam ar debes padebešiem. Tad augstais priesteris saplēs savus svārkus un saka: kam vēl vajag liecinieku? Jūs viņa zaimošanu esat dzirdējuši. Kā jums šķiet? Bet tie visi viņu notiesāja, ka viņš nāvi esot pelnījis. Un citi sāka viņu apspļaudīt un apsedza viņa vaigu,
un viņu sita dūrēm, un uz viņu sacīja: uzmini mūsu pravietis būdams, un sulēņi viņam sita vaigā. Un, kad gaisma ausa, tad tautas vecai sapulcējās un augstie priesteri un rakstu mācītāji, un tie veda viņu augstās tiesas priekšā un sacīja: ja tu esi Kristus, tad saki mums to. Bet viņš tiem sacīja: ja es jums saku, jūs neticat, bet ja es jautāju, tad jūs man neatbildat. Bet no šī laika cilvēka dēls sēdēs pie visspēcīgā Dieva labās rokas. Tad visi sacīja: tātad tu esi Dieva dēls? Un viņš tiem sacīja: jūs sakāt, ka es tas esmu. Un tie sacīja: kādas liecības mums vēl vajag, jo mēs paši to esam dzirdējuši no viņa mutes. Un visi viņu pulks cēlās un noveda Jēzu pie Pīlāta. Un iesāka viņu apsūdzēt, sacīdami: mēs atrodam, ka šis mūsu tautu mulsina un aizliedz dot ķeizaram nodokļus, sacīdams: viņš esot Kristus ķēniņš. Un Pīlāts viņam jautāja, sacīdams: vai tu esi jūdu ķēniņš? Un viņš atbildēja tam sacīdams: tu to saki. Bet Pīlāts sacīja augstajiem priesteriem un ļaudīm: es nekādas vainas pie šī cilvēka neatrodu. Un tie viņam uzmācās un sacīja: viņš uzmusina tautu, mācīdams pa visu Jūdeju, iesākdams no Galilejas līdz šejienei. Bet, kad Pīlāts to dzirdēja, tad viņš jautāja, vai šis cilvēks esot no Galilejas. Un uzzinājis, ka viņš pieder Hēroda tiesā, tas viņu nosūtīja pie Hēroda, kas tanīs dienās arī bija Jeruzalēmē. Bet, kad Hērods Jēzu redzēja, tas tapa līksms, jo tas jau sen gribēja viņu redzēt, tādēļ, ka tas daudz par viņu bija dzirdējis un cerēja kādu zīmi no viņa redzēt. Un tas daudz vārdiem viņu izjautāja, bet viņš tam nekā neatbildēja. Un augstie priesteri un rakstu mācītāji stāvēja un viņu ļoti apsūdzēja. Bet Hērods ar savu pils saimi viņu nicināja un apmēdīja un apvilka tam baltu drēbi un sūtīja to atpakaļ pie Pīlāta. Tā dienā Pīlāts un Hērods tapa draugi, jo pa priekšu tie savā starpā bija naidā. Un Pīlāts sasaucis augstos priesterus un virsniekus un ļaudis tiem sacīja: jūs šo cilvēku pie manis esat atveduši, ka viņš ļaudis musinot, un redziet, es viņu esmu jūsu priekšā nopratinājis, un pie tā cilvēka neesmu atradis nekādas vainas, kādēļ jūs viņu apsūdzat. Un Hērods arī ne, jo tas viņu pie mums atpakaļ sūtījis, un redzi, viņš nekā nav darījis, ar ko nāvi būtu pelnījis. Un tāpēc es viņu gribu pārmācīt un atlaist. Bet viss pulks brēca un sacīja: nost ar šo, un atlaid mums Barabu. Tas kāda dumpja dēļ, kas pilsētā bija noticis un slepkavības dēļ bija iemests cietumā. Tad Pilāts atkal viņus uzrunāja, gribēdams Jēzu atlaist, bet iesauca un sacīja: sit viņu krustā, sit viņu krustā. Bet viņš trešo reizi tiem sacīja: ko tad šis ļauna darījis? Es pie viņa nekādas nāves vainas neatrodu, tāpēc es viņu gribu pārmācīt un atlaist. Bet tie tam uzmācās ar lielu kliekšanu, lūgdami, ka viņš taptu krustā sists, un viņu kliekšana pārspēja. Tad Pīlāts nosprieda izpildīt viņu vēlēšanos, un viņš tiem atlaida to, kas dumpja un slepkavības dēļ cietumā bija iemests, ko tie bija izlūgušies, bet Jēzu tas nodeva viņu gribai. Bet karavīri viņu noveda pilī, tas ir pārvaldnieka namā, un sasauca visu pulku. Un tie viņam apvelka purpura mēteli un nopinuši ērkšķu vainagu lika viņam to galvā, un sāka viņu sveicināt: sveiks, jūdu ķēniņ! Un sita viņam pa galvu ar niedri, un viņu apspļaudīja, un ceļus locīja, un viņu pielūdza. Un, kad tie viņu bija apsmējuši, tad viņam novilka purpura mēteli, un viņam apvilka viņa paša drēbes, un viņa aizveda, lai sistu krustā. Un tie viņu noveda Golgātā, kas ir tulkots pieres vieta. Un viņam deva dzert vīnu, sajaukt ar mirrēm, bet viņš to nepieņēma.
Un tie viņu sita krustā un izdalīja savā starpā viņa drēbes, mezdami kauliņus par tām, ko kurš dabūtu. Un tā bija 3. stunda, kad viņu sita krustā. Un bija likts uzraksts viņa vainas apzīmēšanai Jūdu ķēniņš. Un līdz ar viņu sita krustā 2 slepkavas, vienu viņam pa labo, otru pa kreiso roku. Un raksti ir piepildīti, kas saka, ka viņš tika ļaundariem pielīdzināts. Un tie, kas gāja garām, viņu zaimoja, kratīja galvas un sacīja, redzi, dievnama noplēsēja un uztaisītai 3 dienās. Palīdzies pats sev un kāp no krusta zemē. Tāpat arī augstie priesteri ar rakstu mācītājiem viņu apsmēja un sacīja, citus viņš ir pestījis un sevi pašu viņš nevar pestīt. Lai nu Kristus Izraēla ķēniņš no krusta nokāpj, ka mēs redzam un ticam. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un tas bija ap 6. stundu. Tad tapa tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai, un saule tapa aptumšota, un priekškaramais auts dievnamā pārplīsa vidū pušu, un Jēzus sauca skaņā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Un to sacījis viņš nomira. Un virsnieks redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja patiesi, šis bijis taisns cilvēks. Un visi ļaudis, kas tur bija klāt un redzēja, kas notika, sita pa krūtīm un griezās atpakaļ. Bet visi viņa paziņas stāvēja no tālienes, un sievas, kas ar viņu bija nākušas no Galilejas, un šās lietas redzēja. Un redzi, viens vīrs Jāzeps vārdā, kas bija runas kungs, labs un taisns vīrs, šis nebija piebiedrojies viņu padomam un darīšanai, no Arimātijas Jūdu pilsētas, kas arī pats gaidīja uz Dieva valstību. Šis aizgāja pie Pīlāta un lūdza Jēzus miesas, un tās noņēma. Ietina smalkā audeklā un ielika kapā, kas bija izcirsts klintī, kur vēl neviens nebija glabāts. Un tā bija sataisāmā diena, un sabats jau sākās. Un sievas, kas ar viņu bija nākušas no Galilejas, arī gāja līdzi un apskatīja kapu, un kā viņa miesas tapa noliktas. Un atpakaļ griezušās tās sataisīja smaržīgas svaidāmās zāles, un sabatu tās pavadīja klusu pēc bauslības. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles, ko tās bija sataisījušas, un vēl kādas citas bija līdz ar tām, un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā un tā kunga Jēzus miesas neatrada. Un kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās 2 vīri spīdošās drēbēs, un kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Pieminiet, ko viņš jums runājis, vēl Galilejā būdams. Sacīdams, cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās un tapt krustā sistam, un 3. dienā augšām celties. Un tās atcerējās viņa vārdus.
Un atgriezušās no kapa, to tās visu pasludināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte, un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticēja. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: miers ar jums! Un to sacījis, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Bet Toms, viens no 12 saukts Tvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: mēs kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja: ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā, un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka: miers ar jums! Pēc tam viņš Tomam saka: stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka: tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju, uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un, kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darēt par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālēmē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. To sacījis, viņš tiem redzot tika pacelts, un padebes viņu uzņēma prom no viņu acīm. Kad tie viņam aizejot cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs, aizejam. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana.